Lūk, labās ziņas. Ja mūsdienās uzbrukat sievietēm policistēm, jūs paliksiet nesodīti. Bet ir viens nosacījums. Tikai tad, ja esat islāma reliģijas pārstāvis, kas tagad nozīmē, ka jūs būtībā esat pasargāts no jebkādām nepatikšanām, jo varat vienkārši kliegt par rasismu. Un tā ir tieši tāda burtiska situācija, par kuru es šodien ar jums dalīšos. Un brīdinājums, attēli var būt diezgan satraucoši, jo jūs redzēsiet, kā divi pieauguši vīrieši uzbruks sievietei policistei. Un stāsts nebeidzas ar to, ka par šādu rīcību viņus taisnīgi ieslog uz visiem laikiem. Nē, jūs jau uzminējāt. Kīra Stārmera vadītajā apvienotajā karalistē šiem cilvēkiem pat īsti nav nepatikšanu. Apskatīsim video materiālu un izanalizēsim visu, kas tur notiek. Un ziniet ko? Es domāju, ka mēs patiešām sāksim ar šo klipu, jo šis klips man tiešām saniknoja. Vēlreiz, mēs pārskatīsim visus video materiālus par to, kas patiesībā notika šajā incidentā, jo iespējams jūs to neredzat, bet paskatīsimies šo. Es vēlos tūlītēju rīcību pret visiem policistiem, kuri bija iesaistīti Mančestras lidostas incidentā. Visiem bez izņēmuma. Viņi ir jāarestē, jāatstādina, jāiztiesā un nekavējoties jāiesloga. Katrs no šiem policistiem ir nekavējoties jāarestē. Ja tas nenotiks, tad mēs pāriesim pie plāna B, un jūs redzēsiet lielus protestus. Es jums apsolu, protesti, kādus jūs nekad iepriekš neesat redzējuši. Atvainojiet, kā jau teicu, tūlīt mēs skatīsimies video, kurā šī sieviete tiek uzbrukta no divu islāmistu huligānu puses. Un šis puisis tur saka, tā ir policijas vardarbība. Tā ir policijas vardarbība. Un mēs nodrošināsim, ka katrs no šiem policistiem tiks arestēts, jo tieši to viņi dara. Tieši to viņi arī dara. Viņi meklē, uz ko novelt vainu un cenšas visu novirzīt no fakta, ka tieši tam viņi tic. Laipni lūgt raidījumā Pushback, es esmu Meira Kā, jūsu vadītāja. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu, lai popularizētu šo video un pievienotos mums cīņā pret neprātu. Jo šis Mančestras lidostas uzbrukuma stāsts mani patiešām sadusmo. Labi, šādi par visu šo stāstu izteicās kāda patrioti, jo, kā jūs varat iedomāties, tas ne tikai mani sadusmo, bet arī daudziem cilvēkiem izraisa dusmas. Īsi un kodolīgi. Es tikko redzēju ziņas. Un šis ir tas, ko es gribu pateikt. Kā tu vari iet un salauzt policistes degunu? Tas viss ir redzams video. Viņai pa seju tek asins, tās plūst no deguna, vai ne? Viss ir redzams video. Viss viņas kolēģi to redz, vai ne? Un viņam kārtīgi iesper un pelnīt, vai ne? Tu tikko burtiski esi sievietei pārstic degunu, vai ne? Tagad žūrija ir atbrīvota no pienākumiem. Paskaties uz šo. Šī žūrija pēc 19 stundām un 48 minūtēm 5 nedēļu ilgā tiesas procesā nespēja pieņemt spriedumu attiecībā uz nevienu no apsūdzētajiem un ir atbrīvota no pienākumiem. Tiesa sanāks atkārtoti 29. maijā, lai prokuratūra informētu šo tiesu, vai būs kādas turpmākas tiesvedības. Tas nebūtu piemēroti labi. Tātad parunāsim par to uz mirkli, jo šķiet, ka žūrija, vai pamanīja, kas ir šajā žūrijā, nevarēja nonākt pie sprieduma pēc tam, kad bija noskatījusies ierakstu, kur mēs ar tevi tūlīt skatīsimies. Un spēlēsim šo jauno spēli, būsim žūrija. Paskatīsimies, vai mēs ar tevi varam saprast, kurš šajā video varētu būt pie vainas. Bet vispirms īsa ziņa no mūsu sponsoriem. Es zinu, kad esi pamanījusi, cik lieliski izskatās mana āda. Un, godīgi sakot, man nav nekādas īpašas rutīnas. Man vienkārši ir mazs noslēpums. Es sāku lietot OneSkin OS1 savā ikdienas rutīnā, un ar laiku mana āda tiešām izskatās gludāk un veselīgāk. Un jūs to pamanāt. Kas padara OneSkin īpašu, ir tas, ka tas ir izstrādāts, lai iedarbotos uz tās sauktajām zombiju šūnām, novecojošajām ādas šūnām, kas vairs nedarbojas pareizi un veicina sīko krunciņu un blāvuma rašanos. Ne jau tāpēc, ka es novecoju. Rezultāts apstiprina 4 recenzēti klīniskie pētījumi, vairāk nekā 10,000 5 zvaigžņu atsauksmi, un pat Bloomberg ir atzīts viņus par līderiem ādas ilgmūžības jomā. Un es esmu ļoti priecīga, ka viņi ir mani sponsori.
Vairāk nekā 10 gadu ilgu ilgmūžības pētījuma rezultātā radītais OneSkin OS 01 pektīds ir pierādīts kā efektīvs redzamo novecošanās pazīmju mazināšanā, palīdzot tev iegūt veselīgāku ādu gan tagad, gan novecojot. Ierobežot laiku, izmanto iespēju izmēģināt OneSkin ar 15% atlaidi, ievadot kodu MEIRA vietnē oneskin.co/oneskin.co/meira. Tas ir 15% atlaide vietnē oneskin.co ar kodu MEIRA. Pēc pirkuma viņi jautās, kur dzirdēji par viņiem. Lūdzu, atbalsta raidījumu un pasaki, ka es tevi nosūtīju. Jā, lūdzu, atbalsta raidījumu, jo mums ir jāizplata ziņa par šo trako, nelaimīgo, nestabilo stāstu, kas mani ļoti kaitina. Un es zinu, man nevajadzētu lietot sliktus vārdus. Piedod mammu. Labi, visi, vai esat gatavi skatīties ierakstu? Jo es domāju, ka jums pašiem tas jāredz un jāizlemj. Labi, ak Dievs, ak kungs. Es domāju, ka tas jau ir pietiekams spriedums. Mēs to skatīsimies. Šis ir tas puisis sarkanajā. Labi. Paskatīsimies. Tātad viņš ir šeit. Un viņš tas puisis zeltainajā. Labi, vai jūs to redzat? Tātad te viņi iet. Tagad, cik es saprotu, šis ir Apple. Jā, tas ir Apple. Un te ir vēl kāds cits. Te ir abi divi. Viņi runā. Cik es varu spriest, šis ir pilns ieraksts. Labi. Runā ar kādu. Vai kļūst saspringti? Es nevaru pateikt. Izskatās, ka varētu būt. O, jā. Es domāju, ka varētu kļūt saspringti. Pagaid, paskatīsimies to vēlreiz. Atkal atceries brīdinājums par iespējams satraucošu saturu. Tātad viņi runā ar policistu šeit, vai ne? Un acīm redzot, viņi nav apmierināti ar notiekošo. Izskatās, ka kļūst saspringti. Un tad bums! Vai tu tikko to redzēji? Vai tu redzēji, kā viņš iesit ar galvu un izdarīja spēcīgu sitienu? Tagad mēs tūlīt uzzināsim, ka tā ir sieviete. Labi, tātad šeit viņi arestē šos divus huligānus. Skatieties uz šo uzbrukumu. Skatieties. Vai jūs to redzat? Tātad tas ir no ķermeņa kameras, vai ne? Tātad paskatīsimies uz šo skatu uz brīdi. Ak, mans Dievs, tas ir vienkārši pilnīgi neprātīgi. Video ieraksts ir tik skaidrs kā diena. Oho. Jūs redzat, ka viņiem uzbruk, vai ne? Jūs to redzat. Vai redzēji? 1 sekund, puiši, tas ir vienkārši traki. Labi, parādīsim to vēl vairāk, es gribu, lai jūs redzat vēl vairāk. Labi, tātad. Skatieties, kas notiek šeit ar šo mazo. Labi. Jūs varat redzēt meiteni, viņa ir policista, un viņa vienkārši mēģina viņu pavilkt atpakaļ. Paskatieties uz to. Vai redzat, kā viņš viņu pagrūda un nogāza uz grīdas? Paskatieties uz viņu. Labi. Te viņa ir. Tikmēr es nevaru tev pateikt. Man nācās skatīties šo ierakstu 5 dažādas reizes, jo ir tik daudz dažādu leņķu, kas vienkārši pierāda, kas notiek. Tas bija viņi, kas sāsināja kaut ko pilnīgi ārpus kontrolas. Un paskaties uz viņu. Labi? Burtiski. Nav iespējams, ka zvērnātie skatās šo video un neredz, ka viņai vienkārši iesit pa seju. Skaties. Viņi ir tieši šeit. Viņu saslēdz roku dzelžos, jo viņš bija vardarbīgs, un jūs redzējāt pierādījumus par viņu vardarbību iepriekš. Tad jūs redzat, kā šis puisis kļūst vardarbīgs. Viņš pievienojas, iesaistās, un tad uzbruktai meitenei. Viņa tiek nogāzt uz grīdas. Tas ir skaidri redzams, tas ir tur. Tas ir vienkārši. To ir viegli pamanīt. Šeit nav nekāda sarežģījuma. Tad jums ir šis video ieraksts, vai ne? Viņa asiņo labi un raud. Jūs zinat, ka tā ir viņa. Jūs to redzējāt. Tas ir skaidrs kā diena. Nav nekādu jautājumu. Jūs redzējāt, kā viņa iepriekš kļuva dusmīgi, iesita tam cilvēkam ar galvu? Labi. Jūs redzat, kā viņa guļ uz grīdas, jo viņu ir nokautējis puisis, kurš ir daudz lielāks par viņu, kamēr viņš un viņa draugs vienkārši uzbrūk katram policistam. Labi. Vorda bija viena no 3 policistiem, kurus nosūtīja risināt incidentu ar 2 brāļiem 2. termināļa ēkā pagājušā gada jūlijā, vai ne? Tātad šie 2 brāļi tur uzbrūk viņiem. Muhameds Fahims Ramaz ir apsūdzēts 4 apsūdzībās par uzbrukumu, tostarp par uzbrukumu 3 policistiem. Tagad man jums jāpasaka, es nezinu, kur jūs uzaugāt, bet tur, kur es uzaugu, ja tu pat mēģināji kaut nedaudz nodarīt pāri policistam, pat nedaudz, ja tu atsieti policistam, tu jau biji nepatikšanās. Tu izrādīji necieņu pret policistu, pret likumsargiem. To visi zina.
Šie divi mērļi zvērnātie izlem, ka viņi nav vainīgi, jo nespēja nonākt pie sprieduma. Labi. Viņa nespēja nonākt pie šī sprieduma. Te ir vēl viens video ieraksts, cita tā puse. Skaties, te viņa ir. Labi, viņi viņu attur. Vai tu to redzi? Viņi viņu attur. Un viņš vienkārši bams, vams, šmats iesit viņai sejā. Un šie divi mērļi, bet zvērnātie nevarēja saprast, kas patiesībā notika. Kā? Pasaki man, es tev pateikšu kā. Paskaties uz viņiem. Paskaties uz šo zvērnāto sastāvu. Mēs viņus atbrīvojam. Paskaties uz šo. Šis zvērināto sastāvs pēc 19 stundām un 48 minūtēm 5 nedēļu ilgā tiesas procesā nespēja pieņemt spriedumu attiecībā uz nevienu no apsūdzētajiem un ir atbrīvots. Tiesa atsāks darbu 29. maijā, lai Karaliskā prokuratūra informētu šo tiesu, vai būs kādas turpmākas tiesvedības. Būtu nepiemērots sniegt komentārus līdz nākamajai tiesas sēdei piekdienai 29. maijam. Ja 29. maijā šie divi cilvēki netiks nosūtīti uz to nolādēto gulagu vai vēl sazin kur par to, ko viņi izdarīja, tad apvienotās karalistes sistēmā nav taisnīguma. Kas, kā mēs zinām, tāpat ir taisnība. Bet jūs taču to redzējāt. Bam, bam, šmam, šmam, bam, bam. Sieviete policiste un zvērnātie nevarēja nonākt pie sprieduma. Vai zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņi baidās. Viņi baidās izklausīties rasistiski, viņi baidās, ka tikai tāpēc, ka šie divi cilvēki ir islamisti, viņi nonāk nepatikšanās, lai gan pierādījumi ir acīm redzami. Burtiski nevar būt skaidrāku pierādījumu. Vienkārši nevar būt. Ir vairāki skatpunkti, vairāki liecinieki, viss ir skaidrs. Viņi sadusmojās, viņi kādu iesit ar galvu. Tad atnāca policisti. Sieviete stāvēja turpat, viņu atturēja, viņa nebija pret viņu vardarbīga. Viņš viņai iesit, kādus vēl pierādījumus cilvēkam vajag. Bet tas arī viss. Kad tu radi pietiekami daudz baiļu, lai šie cilvēki patiešām runātu un kaut ko teiktu, tev būtībā ir manipulēts zvērnāto sastāvs, un tas ir pretīgi un klaišs tiesiskuma izsmiekls. Un 29. maijā kaut kam labākam ir jānotiek. Kaut kam labākam ir jānotiek. Paldies par uzmanību, vai tas ir svarīgi?